Ok. Tā. Prieks visus jūs redzēt. Paldies, ka esat no savas darba dienas veltījuši šo te stundu, kurā mēs jums pastāstīsim kaut ko jaunu saistībā ar digitalizāciju un mākslīgo intelektu. Tātad šis te webinārs tiek rīkots projekta Latvijas digitālais akcelerators ietverā. Un šādus te webinārus mēs rīkojam katru mēnesi. Šis jau ir 24. webinārs. Tas nozīmē to, ka mēs jau to darām 2 gadus, tad mums jau ir diezgan liela bagāža ar šiem te webināriem. Un katru reizi mums ir savādāka tēma. Neviens webinārs nekad nav atkārtojies. Līdz ar to, ja arī turpmāk uz priekšu nākošos mēnešus arī droši pievienojieties, jo tiešām katru reizi ir citi eksperti, citi pieredzes stāsti un jauna informācija. Tātad es esmu Ieva Rozenberga, es darbojos Ventspils augsto tehnoloģiju parkā, un Ventspils augsto tehnoloģiju parks ir viens no Eiropas digitālā inovācija centra Latvijas digitālais akcelerators kontaktpunktiem, un konkrēti es darbojos Ziemeļkurzemē, un es šodien monitorēšu šo te webināru un būšu kopā ar jums visas šīs stundas garumā. Kā iepriekš jau minēju, tad šīs dienas tēma ir mākslīgais intelekts un digitālā transformācija. Nedaudz par šīs dienas laika plānu. Centīsimies ļoti iekļauties stundā. Dzirdēsim sākumā viena no pieredzes stāstiem no uzņēmuma SIA Hansap, kur jau ir mūsu, kā saka, Latvijas digitālā akceleratora arī klienti. Viņi ir arī izgājuši apmācības, par to jums arī noteikti pastāstīs Betija vairāk. Un tālāk es došu vārdu 2 jau ekspertiem, kas ir, var teikt, ka mūsu apmācību kursu autori, izstrādātāji. Viņi jums pastāstīs par šiem kursiem vairāk. Kristaps stāstīs par mākslīgā intelekta kursu, savukārt Ina stāstīs par digitālās transformācijas kursu. Un pašās beigās es jums ieteiktu līdz galam webināram palikt, jo es jums izstāstīšu, kā tad jūs varat nonākt līdz šīm te lieliskajām iespējām un izmantot to visu, ko mēs piedāvājam. Bet pirms es dodu vārdu mūsu šīs dienas runātājiem, es nedaudz iepazīstināšu. Tad pirmā mums būs Betija Deira Muižniece, kas ir SIA Hansap pārstāve, un viņa dalīsies ar pieredzi savā uzņēmumā par mākslīgā intelekta risinājumiem. Nākošais mums būs Kristaps Cīrulis, kas ir SIA Help komunikāciju vadītājs. Viņš arī ir viens no autoriem un lektoriem šim te kursam par mākslīgo intelektu. Un tāpat arī Kristaps pastāstīs, ko šis kurs ietver, kāpēc viņu ir vērts apmeklēt. Un nākošajā mums būs RTU Liepājas docente Ina Gudele, kur savukārt pastāstīs par kursu digitālās transformācijas procesiem un kāpēc tieši šis būtu vērtīgi uzņēmumiem un arī publiskā sektorā pārstāvjiem apgūt un uzzināt kaut ko jaunu. Jā, tad es beigšu dalīties ar savu ekrānu un es dodu vārdu Betijai, lai ar šo lielisko pieredzi stāstu. Sveiki visiem! Ceru, ka prezentāciju redzam. Tad, jā, es esmu Betija, es SIA Hansap esmu biznesa analītiķe, un es arī esmu tas cilvēks, kas Hansapā nodarbojas ar mākslīgā intelekta ieviešanu. Mēs to darām jau diezgan ilgu laiku, tas ceļš ir pietiekami garš, bet tas ne tuvu nav galām. Bet es padalīšos ar savu pieredzi, ar to, kādā mēs šobrīd esam statusā un kāds ir bijis tas ceļš, ko mēs esam gājuši. Jā, tad tas viss sākās patiesībā jau 2022. gadā, kad ChatGPT kļuva publiski pieejams visiem. Man vienmēr ir ļoti interesējuši visi digitālie rīki, un mums ir ļoti paveicies arī ar vadītāju Gati, kurš ir tehnoloģija entuziasts, un kurš teica, jā, skatāmies, mēģinām. Sākumā gan tas bija vairāk kā tāds izklaides rīks, ja tagad salīdzinām jau esošajām versijām, bet mēs pētījām ne tikai ChatGPT, bet mēs pētījām arī dažādus citus mākslīgā intelekta rīkus,
lai saprastu, ko mēs varam arī izmantot ne tikai personīgi, bet arī profesionālajā ikdienā. Bet, līdz mēs nonācām pie tādiem profesionāliem lektoriem, mums mazliet pietrūka tā saprašana, kā to visu ieviest. Un tad tas pirmais pieturas punkts bija Agata Ambulta ar savām strateģiskajām sesijām, jo viņi bija, manuprāt, viens no pirmajiem cilvēkiem, kas reāli arī uzņēmumā Latvijā bija izstrādājuši šo mākslīgā intelekta stratēģiju, kas arī iepazīstināja mūs ar šo AI first procesu konceptu, kas mūsu darbiniekiem parādīja to, ka ChatGPT arī var izmantot ne tikai, lai uzrakstītu dzejoli, bet arī, lai reāli pielietotu to darbu ikdienā. Tas bija tāds pirmais iepazīšanās stāsts, un tad nākamais, kuras piedalījos individuāli, tad bija šīs Latvijas digitālā akcelerātora kopā ar Helvis rīkotajām apmācībām par mākslīgo intelektu ar tieši fokusu, kā to ieviest uzņēmumā. Un es tieši gatavojoties šai prezentācijai, es atvēru šo noslēgumu pārbaudījumu prezentāciju, kur mums bija jārāda plāns, kā tad mēs ieviesīsim mākslīgo intelektu savā uzņēmumā. Un man bija ļoti liels prieks redzēt, ka patiesībā tas viss, ko es tur esmu sarakstījusi, tas viss arī šobrīd ir realitāte. Bet, nu jā, tad pēc tām apmācībām, tad sākās tas tehniskās izstrādes posms. Mēs esam Hansabā izvēlējušies izmantot ChatGPT. Mums ir ChatGPT Team licence, kas sola to, ka dati netiks izmantoti tālāk modeļu apmācībām. Un tad mēs veidojam šos personalizētos ChatGPT, lai tad tie arī būtu konkrētu procesu veicēji. Bet šobrīd, tā kā šī meitenīte arī griezās, mēs esam tādā nebeidzamajā ciklā ar darbinieku apmācībām, ar testēšanām, ar atsauksmēm, ar visādām bažām, individuālām darbinieku konsultācijām, pielāgošanu. Tas ir tāds šobrīd ilgais ceļš kāpās, un mēs no tuvu neesam tam finišam. Bet tālāk es padalīšos ar tādiem, mums ir diezgan daudz šiem mākslīgā intelekta asistenti jau izveidoti. Ir populārāki darbinieku vidū, ir mazāk populāri. Es padalīšos ar tām funkcijām, kuras tiek visbiežāk izmantotas šobrīd. Un tad viens tas ir šis Hansab pārdošanas asistents. Šis ir īpaši ar to, ka tas ir saintegrēts ar šo atvērto datu portālu, precīzāk tieši ar uzņēmuma reģistra informāciju un publisko iepirkumu datubāzi. Un uzņēmuma reģistra, tas ir tā informācija, tas, kas tiek visbiežāk izmantots, lai ātri atrastu informāciju par parakstiesīgajām personām, lai ātri varētu salīdzināt uzņēmuma finanses, saprast to, vai vispār šis klients ir maksātspējīgs un mums ir vērts ieguldīt savu laiku viņā. Tāpat arī runājot par iepirkumiem, tā kā mums nav tāds atsevišķs iepirkuma speciālists, bet tie iepirkumi ikdienā ir diezgan daudz, un kādreiz, lai iziet cauri visai tai dokumentācijām, nolikumam, tas prasīja ļoti daudz laika, bet šobrīd mums ir šis pielāgotais asistents, kurā mēs vienkārši ieliekam iepirkumu nolikumu. Viņš ātri uzreiz izvelk, kas ir tās kvalifikācijas prasības, kas ir iesniedzamie dokumenti, kaut kādi īpaši nosacījumi, kas jāņem vērā, kad ir jāiesniedz, un tad tālāk jau viss tā sagatavošanas process notiek krietni raitāk. Un tāpat arī gan iepirkumiem, gan citādāk darba ikdienā ik pa laikam ir jāraksta kaut kāds oficiāls vēstules, kuras kādreiz prasīja diezgan daudz galvas sāpes, bet šobrīd vienkārši ierakstot ChatGPT, par ko ir stāsts, kāda ir situācija, tā vēstule top sekundžu laikā. Mums ir arī pievienots tur Hansab veidlapa, līdz ar to pat uzreiz var dabūt arī Word formātā, principā jau gatavu sūtīšanai uz parakstīšanu. Tad nākamais mums ir tāds Hansijs, ko mēs esam pasludinājuši par savu mākslīgo intelektu asistentu vadītāju. Tas mums ir tāds pirmais, kas tapa, un viņš ir tāds vispārīgs, kurš pārzina Hansab struktūru, pārzina Hansab procesus, risinājumus. Viņš var atbildēt darbiniekiem uz dažādiem jautājumiem par uzņēmumu. Tas, kur mēs tagad nākamais, kur mēs ļoti gribam viņu ieviest, ir tieši šajā onboarding sadaļā, lai darbinieki primāri vērstos ar saviem jautājumiem pie mākslīgā intelekta, pēc tam pie kolēģiem. Bet jā, viņam ir arī iekšā brandbook vadlīnijas. Viņš var palīdzēt ar kādām krāsas jāizmanto, kādi fonti ir jāizmanto. Tāpat arī tā kā viņam ir tā kopējā vīzija par Hansabu,
tad mēs to arī izmantojam, lai analizētu, pieņemsim, klienta apmierinātības anketas, darbinieku anketas, jo, ja mēs skatāmies, pieņemsim, par tādiem cipariskiem datiem, tad noteikti datu analītikas rīki joprojām ir krietni efektīvāki, taču tieši šajās anketās ļoti daudz ir šie atvērtā tipa jautājumi, kas ir komentāru veidā, un tad šiem ChatGPT izcili strādā, lai saprastu tās tendences, lai saprastu, pieņemsim, darbinieku sāpju punktus. Tāpat arī, ziņas vadītājs mums ik pa laikam, kā jau visiem, veidojas tāds garas ēpastu sarakstus, un tad beigās tiek iesaistīts vadītājs, un ir jāsaprot, kur tad ir tā patiesība. Un tad arī šādā ChatGPT viņš vienkārši var iemest visu šo komunikāciju un uzreiz var izvilkt kopsavilkumu, par ko bija stāsts, kas bija problēma un kā to risināt tālāk. Un tad trešā sadaļa, par ko es gribēju pastāstīt, mums uzņēmumam vienmēr ir bijis ļoti sarežģīti tas, ka mums ir ļoti daudz tādi tehniskie risinājumi, viņi ir ļoti dažādi, un darbinieki nevar zināt pilnīgi visu. Un, lai atrastu kaut kādu informāciju, tev ir jāpavada diezgan ilgs laiks, lai pirmkārt atrastu, kur tas vispār ir, pēc tam, lai atrastu kaut kādas instrukcijas, iet cauri gariem PDF-iem. Līdz ar to mums ir uztaisīti vairāk tādu risinājumu asistenti, kas specializējas tieši konkrētā vai nu ražotāja konkrētos risinājumos vai vispār risinājumu grupā. Un tad šis ir palīgs gan, piemēram, projektu vadītājiem, projektu tehniķiem, lai viņi ātri varētu dabūt koncentrētu informāciju par tehniskiem parametriem, par to, kā ir jāuzstāda iekārtas. Tāpat arī tā mūsu vēlme ir to vēl vairāk integrēt tādās apmācību izveidēs, zināšanu pārbaudēs, testu ģenerēšanā. Un tad tas nākamais solis, kad mēs būtu pilnībā pilnveidojuši to iekšējo izmantošanu, tad tas nākamais būtu noteikti šādus asistentus piedāvāt arī klientiem, kā pirmā līmeņa klientu atbalstu, kas atvieglot gan mūsu Hanseba monitoringa, helpdesk ikdienu, gan arī visticamāk arī klientu, jo viņi varētu koncentrēti 24/7 vienmēr atrast vajadzīgo informāciju. Par tiem ieguvumiem es noteikti jau par daudz ko minēju, bet viens no galvenajiem ir tieši šī zināšana bāzes un procesa sakārtošana, ko ikdienā bez tādas piespiedu vajadzības nekad negribas darīt, bet lai izveido šos ChatGPT asistentus, tur grib vai negrib, bet ir jāsaprot, kas ir tā informācija, kas viņā ir jāieliek, kur to informāciju dabūt, kā viņu sastrukturizēt, ir jāiziet cauri procedūrām, jāpaskatās, vai tas, kas ir rakstīts procedūrās, vai tas vispār atbilst patiesībai. Un tas ir tas, man liekas, primārais, ko šī ChatGPT ieviešana mums ļoti pātrināja. Bet tādā ikdienā darbiniekiem tas galvenais iegums noteikti ir, ka es pieņemu, ka lielākajai daļai, varbūt tādām milzīgām korporācijām, kur katram ir savs noteiktais uzdevums, varbūt tas nav tik aktuāli, bet es domāju, ka Latvijā lielākajai daļai uzņēmumu darbinieki dara ne tikai savus pamatpienākumus, bet tik pa laikam arī dažādus blakus pienākumus, kas varbūt nav jādara ikdienā, bet, ja tie ir jāizdara 2 reizes gadā, tad tas vienmēr aizņem ļoti daudz laika. Kaut vai tā kā es minēju, pieņemsim vēsturi sagatavošanu iepirkumam, kādreiz tas aizņēma daudz laika, lai to juridiski pareizi noformētu. Tagad šādi darbi aizņem pāris sekundes, izmantojot mākslīgo intelektu. Un uzņēmumam kā tādam noteikti mēs esam pārliecināti par to, ka mākslīgais intelekts ir neaizstājama dzīves sastāvdaļa, un tas nekur nepazudīs. Un, līdz ar to tas mūsu kā Hanseba priekšnoteikums, ja mēs citiem ieviešam inovācijas, tad arī mums pašiem ir jābūt inovatīviem, un tā būs arī tā mūsu konkurētspējas priekšrocība. Un tad šajā slaidā es neiešu cauri visam, bet tas, ko es gribēju uzsvērt, ka sākot strādāt ar mākslīgo intelektu, tas mūsu entusiasms bija tik liels, ka mums šķita, ka visu darīs mākslīgais intelekts, mums cilvēks nevajadzēs, mums nekādus citus rīkus nevajadzēs. Bet sākot praktiski darīt, izkristalizēs tas, ka jā, mākslīgais intelekts ir ļoti labs rīks, un tas ir noteikti jāizmanto, un tas aizstās visticamāk cilvēks, kas neizmanto mākslīgo intelektu, bet ir jāsaprot to, ka
mums jau bija iepriekš jau dažādi automatizācijas rīki, kas strādā ļoti labi, un ir procesi, kuros tie strādā labāk nekā mākslīgais intelekts. Un tāpat, protams, arī šīs cilvēku prasmes tās nekur nepazūd un ir ļoti svarīgas. Un, ja, piemēram, mēs skatāmies uz tādu pārdošanu, tad mākslīgais intelekts viennozīmīgi dara darbu daudz efektīvāk, analizējot dokumentāciju, veidojot saturu, rakstot kaut ko, atrodot anomālijas vai, kā es minēju, iepriekš arī šo potenciālo klientu datu analīzi, lai to ātri iegūtu, bet tajā pašā laikā es arī kā biznesa analītiķa, es joprojām izmantoju Power BI atskaišu veidošanai. Es neveidoju grafikus mākslīgajā intelektā, jo šie datu vizualizācijas rīki ir vienkārši krietni efektīvāki nekā mākslīgais intelekts. Tāpat arī līguma ģenerēšanai mēs mēģinājām izmantot arī ChatGPT, jo patiesībā tur ir šī integrācija ar Zapier, kas ir procesa automatizācijas rīks un kas varētu, kas ir spējīgs izveidot arī līgumus, bet mēs sapratām to, ka daudz ērtāk ir izmantot jau esošo aplikāciju, kas ir izveidota vienkārši power-ups, kur sapildu laukus, un tas līgums tiek ģenerēts, nevis runājot ar mākslīgo intelektu tādā sarunu veidā. Un par cilvēkiem, protams, pārdošanā, klientu attiecību uzturēšana, problēmu risināšana, lēmumu pieņemšana, tas vienmēr būs cilvēku darbs, un bez cilvēkiem mēs tur nevaram. Bet, ja mēs skatāmies to ieviešanas procesu, tad šis man ir tāds laikam sāpīgākais jautājums, jo es esmu cilvēks, kam vienmēr gribas mēģināt visus digitālos rīkus, kam gribas darīt darbu efektīvāk. Un mēs bijām iedomājušies, ka varbūt šī ieviešana notiks vieglāk, ka mēs uztaisīsim, mēs apmācīsim un visi būs ļoti laimīgi un izmantos mākslīgo intelektu. Realitātē tas ir sarežģīts process. Tas sastāv no šīm galvenajām sastāvdaļām. Tā ir tehniskā risinājuma izstrāde, apmācības, bet pa vidu tam ir ļoti daudz jautājumu, ļoti daudz bažas, vai tas ir droši. Tas, kas mums arī droši vien nedaudz patraucēja, ka mēs to sākām darīt tad, kad ChatGPT bija arī ļoti zaļš un tās halucinācijas bija krietni vairāk. Līdz ar to cilvēki pirmoreiz pamēģinot, atrodot kaut ko, kas nestrādā tā, kā viņiem gribētos, tad viņiem šis stereotips ir palicis joprojām un ir ļoti grūti viņus atradināt no tā un pierādīt to, ka ChatGPT arī ir ļoti daudzs un arī tas uzticamības līmenis ir nesalīdzināms, kā tas bija sākumā. Bet šim visam pa vidu ir arī, protams, šie saucamie inovatori darbinieki, kas ļoti dedzīgi paši izmanto, kas stāsta citiem, rāda citiem, ka ko es izdarīju ar mākslīgo intelektu. Un tad tie ir tie, kas arī virza to mākslīgā intelekta ieviešanu uzņēmumā ar šo savu deksmi. Bet jāsaka, ka tagad mēs esam sapratuši, ka laikam vismaz mūsu uzņēmumā ar šo deksmi vien nepietiek. Un tādēļ mēs esam nolēmuši, ka šo visu mākslīgā intelekta asistentu lietu formalizēt. Šis ir kaut kas pilnīgi jauns. Mēs šonedēļ izveidojām šo organizatorisko struktūru, ieviešot tajā arī reāls mākslīgā intelekta asistents. Kā jau es minēju, tad mums ir mākslīgā intelekta asistenta galva Hansijs, kurš arī pārzina, kādi ir tie asistenti citi, un viņš var ieteikt to, ka par šo tēmu, pieņemsim, tu vērsies labāk pie pārdošanas asistenta. Un tad zem viņa ir katram departamentam ir viens vai pa vairākiem asistentiem. Bet tā doma ir tāda, ka jā, ir šis Hansijs, kurš teorētiski ir mākslīgā intelekta asistenta galva, bet nekas nenotiks, ja reāli darbinieki, reāli cilvēki nebūs atbildīgi par šiem asistentiem. Līdz ar to tas galvenais vadītājs katram ir šis departamenta vadītājs, kurš ir atbildīgs par asistentu ieviešanu ikdienā, kurš ir atbildīgs par to, ka tajā ir visa nepieciešamā informācija, ka tas strādā korekti. Ja tas nestrādā, tad viņš vērš pie manis un es laboju.
Un tad šis ir tas veids, kā mēs ceram varbūt arī tādā 100% veidā mākslīgo intelektu ieviest mūsu uzņēmumu ikdienā. Un tad, nākamais solis pēc šīs organizatoriskās struktūras ir arī tad, pārveidot reāli visas procedūras, lai katrā procedūrā būtu noteikts, kas ir tie procesi, kurus primāri veids mākslīgais intelekts, un tikai pēc tam mēs vēršamies pie kolēģiem. Un, secinot visu šo, tad tas galvenais izaicinājums, man liekas, ko es esmu vairākas reizes jau uzsvērs, ir tiešām cilvēki. Tieši šī pārmaiņu vadība, cilvēku pārliecināšana par to, ka mākslīgais intelekts ir palīgs, ka tam var uzticēties, ka tas var uzdevumus padarīt vieglākus, efektīvākus, un tas neatņem darbu, bet tas vienkārši padara to darbu patīkamāku. Un ieraduma maiņa prasa laiku un pacietību. Man to ir bijis sākumā grūti pieņemt, bet tā ir vienkārši jāiet, ir jāstāsta pa vairākām reizēm, jārāda, ka hei, ja, piemēram, kāds kolēģis nāk pie manis jautājumu, es viņam vienkārši varu aizsūtīt screenshot ar ChatGPT, parādīt, ka kā es šo izdarīju pāris sekundžu laikā, un tādējādi ir laiku arī šis kolēģis pats kā primāro avotu izmanto tieši mākslīgo intelektu. Un, par procesiem, tad šis tiešām ir arī ļoti efektīvs rīks. Tieši šī ieviešana ir ļoti efektīvs rīks, kā vispār pārskatīt visus uzņēmumu procesus, optimizēt tos, saprast, kurus procesus mēs optimizējam mākslīgo intelektu, kurus procesus mēs optimizējam ar dažādiem citiem automatizācijas rīkiem, un kopumā uzlabot vienkārši šo uzņēmumu procesu darbplūsmu un kvalitāti. Lūk, tas bija tāds mans īsā pieredzes apmaiņa par mākslīgā intelekta asistentu ieviešanu Hansabā. Mēs to noteikti joprojām turpināsim darīt, bet, ja ir kaut kādi jautājumi, var noteikti sakontaktēties ar mani. QR kodā ir arī links uz manu LinkedIn, tā kā droši. Man ir prieks padalīties. Paldies! Paldies, Beti! Ļoti, ļoti lielisks stāsts. Saki, lūdzu, nezinu, vai tu sākumā jau minēji, cik jums ilgs laiks šim visam procesam tā kā ir aizgājis, lai ieviestu tik tālu, cik jūs jau esat tikuši? Jā, tas pats pirmais solis, kad bija tā interese, tas bija tajā 22. gadā, kad ChatGPT parādījās publisks, bet tā aktīvi, sākot ar tām visām apmācībām, visu, es teiktu, ka kāds 1,5 gads jau ir pagājis kopš pirmajām apmācībām. Varbūt, ka pat 2 jau. Jā, un saka, lūdzu, piemēram, vai jūs integrējat arī šo te mākslīgo intelektu, lai piedāvātu saviem klientiem kaut kāds jauns digitāls pakalpojums vai produktus kaut kādā veidā? Mēs esam konsultējuši klientus arī par mākslīgo intelektu. Mums ir arī, mums ir diezgan daudz tā tehniski risinājumi, pieņemsim elektroniskā cenu zīmes, kur jau ir iekšā šis mākslīgais intelekts, kurš pēc kaut kādām tendencēm nosaka, kad palaist reklāmas un tādas lietas. Un tas ir tāds advancētāks, bet tieši par uzņēmumu procesiem mēs arī esam konsultējuši, un mēs ļoti cenšamies arī citiem promotēt to, ka mākslīgais intelekts ir jāizmanto un ka tā ir tā nākotne. Liels paldies tev! Labi, tad nākošam došu vārdu Kristapam. Kristaps noteikti pastāstīs tieši par šo te apmācību kursu par šo te mākslīgo intelektu un varbūt arī ieskicēs to, kā šo mākslīgo intelektu var izmantot, lai radītu jaunas inovācijas un pakalpojumus un produktus, ne tikai varbūt procesos, bet arī jaunu inovāciju radīšanā. Labi, Kristap, vārds tev. Jā, sveiki visiem! Prieks šeit būt šodien. Ceru, ka jums daudz jaunas atziņas būs. Un ļoti, ļoti ceru, ka beigās pēc šī webināra jūs arī pieteiksieties tām iespējām, ko Latvijas digitālais akcelerators reāli piedāvā
ka jūs varat kā uzņēmums apmācīties un patiesībā iespējams iegūt daudz dažādas jaunas pieredzes un zināšanas. Nu, lūk, mēs Helvē, tas ir, ko mēs nodarbojamies, mēs palīdzam uzņēmumiem ieviest dažādu veidu inovācijas. Tas neskar tikai mākslīgo intelektu, bet arī attiecīgi digitālās un arī tādas tīri tehnoloģiskas lietas. Bet mākslīgais intelekts, protams, mūsdienās, ja mēs skatāmies, ir tāds, es teiktu, viens no karstākajiem topikiem un tēmām kā tādām. Un kopā ar Latvijas digitālo akcelerācijas mēs esam izstrādājuši šobrīd apmācību programmu, ko mēs saucam mākslīgā intelekta izrāviens, principā apgūsti nākotni vienā dienā. Un tas ir principā vienas dienas apmācības kurs, kas tev palīdz kā uzņēmumam saprast, kur, kā un kādā veidā tu vari sākt mēģināt eksperimentēt ar mākslīgo intelektu, saprast, kas vispār šobrīd šajā tehnoloģijā ir iespējams, kāda veida limitācijas ir, un beigās arī sākt tādā praktiskā līmenī, ikdienas režīmā, nedaudz eksperimentēt ar to un sākt ieviest. Tas, ko mēs ar Helvu papildus vēl darām, loģiski ir, kad ir tādi 3 dienas sprinti, par ko arī Betija minēja, un tur, protams, tas notiek daudz tādā, kā pateikt, praktiskākā veidā, kurā tu ej cauri, tu būvē principā risinājumus, kurus tu jau pēc šī sprinta kaut kādā mērā var sākt ikdienas režīmā testēt. Bet šo te konkrēto vienas dienas apmācību veicam es un Igors. Mēs abi ar mākslīgo intelektu jau esam pazīstami vismaz kādus 7-6 gadus aptuveni. Tad, kad vēl nebija tāda ChatGPT, tad mēs jau testējām visādus instrumentus šajā te konkrētajā laukā. Un loģiski ņemot vērā pēdējo 3-2 gadu teiksim tā, jaunievedumus un jaunus instrumentus, mēs katru dienu, protams, strādājam pie tā, lai saviem klientiem un attiecīgi arī jums, kā uzņēmējiem, caur šīm te apmācības programmām iedot reālu skatu un sapratni par to, kas tas tāds vispār ir un kur mēs šobrīd atrodamies. Un pirms katru lekciju mēs sākam konkrēti šo. Mēs vienmēr mēģinām atgādināt visiem klātesošajiem, kur mēs patiesībā atrodamies un kas patiesībā ir mākslīgais intelekts. Un šis ir tāds metaforisks, es teiktu, teikums, kas iedod sapratni, kur patiesībā mēs esam. Un ar mākslīgo intelektu ir kā zaudēt nevainību, visi par to runā, neviens īsti nezin, kā to dara, visi domā, ka visi citi to dara, tāpēc visi apgalvo, ka viņi to dara. Tas, ko mēs redzam pēc mūsu pieredzes, vienmēr, kad kāds saka, un arī patiesībā mēs paši, kad mēs sakam, ka mēs darām, mēs baigi daudz tur strādājam mākslīgo intelektu, tad patiesībā tas apjoms, kā mēs to darām, ir ļoti, ļoti niecīgs. Un tās iespējas ir bez jebkāda veida limitiem patiesībā. Un ja pusgadu atpakaļ varbūt bija daudz dažādas limitācijas, vai kā Betija teica, kad viņi sāk pie tā domāt, tad, piemēram, tas pats ChatGPT bija diezgan zaļš, tad tagad patiesībā pēdējā laikā tas, kā tās tehnoloģijas ir attīstījušās un kļuvušas daudz praktiskākas un daudz lietojamākas, ir nesalīdzināms ar to sākuma daļu. Tāpēc mans ieteikums noteikti ir, pat ja jums ir skepse, pat ja jūs esat pamēģinājuši, jums liekas, kaut kas man tur galīgi nesanāca, vai viņš nedarīja tā, kā es gribēju, tad, manuprāt, šis ir lielisks brīdis, kad pamēģināt vēlreiz. Un tas, ko mēs arī parasti savās lekcijās sakam, mēs sakam to, ka ideālā versijā, ka katru dienu jūs paņemat 15 minūtes un ziedojat vienkārši dažādi instrumenti izpētēji. Tas varbūt gan tas pats ChatGPT, gan arī ļoti daudz citi. Un tā mūsu
vienas dienas lekcija vai workshops, darbnīca, nosauksim to tā, principā sastāv no 3 daļām. Viena ir ievadlekcija, ko lasa Igors, un tad viņš attiecīgi pastāst par dažādām vēsturiskām lietām, par to, kā viss tas ir attīstījies, kas vispār ir iespējams un kā vispār tā tehnoloģija būvējās. Un kādā veidā mēs kā uzņēmēji vai uzņēmumu attiecīgi darbinieki un vadītāji varam sākt viņus ieviest. Tad nākamā daļa ir mākslīgā intelekta instrumenti. Un šajā gadījumā mēs skatāmies šīs vienas dienas apmācības kontekstā, mēs skatāmies ļoti, ļoti plaši. Mēs neskatāmies tikai par ChatGPT vai kaut kādiem klasiskiem valodu modeļiem. Mēs ejam ļoti plaši un skatāmies uz to, kas vispār teorētiski šobrīd ir un kādas ir iespējas. Un pēdējais bloks pēc būtības, kas pēc būtības ir tāds integrēts arī pašā darbnīcā, ir kādā veidā mēs viņus varam izmantot praksē. Mēs arī ejam cauri kaut kādām lietām, kuras mēs kopā patestējam, pamēģinam. Un tad katrs, kas ir kā dalībnieks šajā dienas apmācībā, fiziski var paņemt un uzreiz to pamēģināt un paeksperimentēt. Un tādā veidā arī patiesībā saprast, ok, šis man tomēr ir pielietojams manā ikdienā, ja es nedaudz zinu, kādā veidā šo te instrumentu vajadzētu lietot. Nu, lūk, skaidrs, ka pirmais un viens no lielākajiem blokiem šajā dienas apmācībā ir visa veida valoda modeļi. Tur ārā nav tikai ChatGPT, bet ir ļoti daudz dažādi citi alternatīvi modeļi, kurš katrs patiesībā strādā varbūt pat nedaudz savādāk. Un viena lieta, ko es gribētu aicināt, kam es gribētu aicināt pievērst uzmanību, ir, kad tur ārā ir 1000 dažādi instrumenti, un patiesībā mēs kā indivīdi esam katrs ļoti dažāds. Mums ir katram kaut kāda sava zināšana bāze, mums ir kaut kāda sava gaume, mums ir kaut kāda sava pieredze un attiecīgi arī tehniskās zināšanas. Un šie instrumenti katrs pēc būtības strādā nedaudz savādāk. Un es varu 100% apgalvot, ka katrs no jums var atrast vienu vai otru vai trešo instrumentu, kurš patiesībā jūsu gadījumā, jūsu konkrētajā individuālajā skatā uz dzīvi varētu tiešām ļoti pātrināt daudz dažādas procesus un darbu. Nu, lūk, un tas, ko mēs darām, tad mēs ejam cauri šiem instrumentiem, jūs arī praktiski viņus izmēģināt, mēs viņus uzreiz arī spējam salīdzināt ļoti praktiskā līmenī, nevis tikai ar kaut kādiem tādiem, kā pateikt, vispārīgiem piemēriem, bet reāli jūs konkrētajā kontekstā, jo arī to uzdevumu, ko mēs iebarojam visos šajos instrumentos, mēs iedodam tādu, kur jūs konkrēti pasakat, kas ir mans produkts, kas ir mana industrija, kas ir mana auditorija un tā tālāk. Un ar to mēs patiesībā saprotam, kā katrs no šiem instrumentiem strādā. Un pēc iepriekšējām mūsu pieredzēm, tas, ko mēs varam pateikt arī šobrīd, ir tas, ka patiesībā katrs dalībnieks vienmēr atrod kaut kādu instrumentu, kas varbūt no visas darba grupas kā tādas nedaudz atšķirās, un tie viedokļi arī ļoti bieži atšķirās. Tā ir tā lieta, ko mēs izējām cauri. Un loģiski, ka, ja mēs skatāmies tas, ko es arī minēju, mēs ar Igoru sākām strādāt, kad viss šis mākslīgais intelekts bija tādā ļoti agrīnā stadijā, kad nebija īstenībā tāda ChatGPT un tā tālāk, bet šobrīd mēs esam šajā otrajā stadijā, kas saucās Generative AI, tātad visi teksti, ChatGPT, attiecīgi bilžu ģenerācijas, video ģenerācijas, dažādu veidu automatizācijas kampaņas un tā tālāk. Tas ir tas, kur mēs šobrīd atrodamies. Bet, ko mēs arī tajā kursā ejam cauri un nedaudz aizskaram, ir tas, ka tas ceļš un nākamais attīstības posms ir šis Agentic AI. Un realitātē šobrīd jau ir instrumenti, kur to palīdz automatizēt vesels procesus. Līdzīgi kā Betija minēja par Zapier, piemēram, vai Make.com, ir instrumenti, kas tev ļauj patiesībā saslēgt daudz dažādas lietas kopā un finālā panākt to, ka tev viens process, kas tavā darbā ikdienā varbūt ir diezgan tehnisks, viņš var būt pilnībā automatizēts vispār bez tavas iesaistes. Nu, un pēdējā stadija, kas arī, protams, loģiski paralēli tiek ļoti bīdīta un ko mēs varbūt vairāk varam redzēt arī ziņās un tādās vietās, ir visi šeit roboti, visas mašīnas, kas paši braukā. Bet ne tikai tas, arī, ja mēs esam kaut kāda ražošanas uzņēmuma, tad patiesībā mums pavarās šobrīd milzīgas dažādas jaunas iespējas, kādā veidā mēs varam caur dažādiem veidiem
fiziski dzīvē ieviest arī mākslīgā intelekta risinājumus, kas spēj mums nodrošināt daudz augstāku kvalitāti vai efektīvāku ražošanu. Nu, lūk, un mūsu gadījumā mēs parasti strādājam tādā sprinta veidā, kas ir tādi 3 dienu gari pasākumi, kur mēs strādājam tikai ar konkrēti vienu uzņēmumu jautājumiem un problēmām vai challengeiem. Un šeit vienkārši pāris piemēri. Ir tāda kompānija Oxdrive, tagad viņi ir pārdevusies, bet pirms viņi pārdevās, tad mēs ar viņiem strādājām. Tas pats Latvijas radio un televīzijas centrs, ar viņu mēs aktīvi strādājam, palīdzam ieviest šīs inovācijas. Kivī nekustamie īpašumi atkal. Ļoti daudz dažādas lietas, kuras mēs ikdienā darām, mēs varam patiesībā automatizēt un ieviest mākslīgo intelektu. Balcija, apdrošināšana un tā tālāk. Nu, lūk, tas, ko mēs darām dienas laikā. Jūs galu galā dabūnat ļoti daudz praktiskas iemaņas par to, ko mākslīgais intelekts var izdarīt jūsu konkrētajā gadījumā un kā jums palīdzēt. Skaidrs, ka šī vienas dienas apmācība ir tāda, es teiktu, ievada lekcija. Tā ir viena diena, kurā jūs vienkārši saprotat, kas vispār ir iespējams, un patestēt kaut kādā mērā. Un beigās, beidzot visu šo lekciju, tas informācijas apjoms, protams, ir nenormāli milzīgs. Lielākā daļa parasti ir noguruši pēc tam, bet jums pēc tam attiecīgi ir daudz praktiskas lietas, ko jūs varat ikdienā sākt izmantot. Nu, lūk, un jūs varat noskanēt QR kodu. Viens aiziet paskatīties, ko dara Helve, otrs sakonektēties ar mani vai arī ar to pašu Igoru. Mēs aktīvi dalamies par to, kad un kādas lekcijas mums ir. Un nākamā būs nākamēnes, tātad kopā, kuru mēs šobrīd veidojam, atkal šīs vienas dienas apmācības, un es aicinu noteikti visus pieteikties. Jūs varat noteikti prasīt jautājumus Robertam. Roberts noteikti padalīsies ar to, kā labāk to izdarīt. Un kā jau pirms tam teica, kad palieciet līdz beigām šajā webinārā, tāpēc, ka pašās beigās jums pastāstīs, kad būs nākamās lekcijas un kā jūs varat pieteikties. Tā kā, ja ir kaut kādi jautājumi, jūs varat droši jautāt, bet tālāk jau es tad nodošu mikrofonu un ekrānu maniem kolēģiem. Paldies! Paldies, Kristap. Jā, ļoti lielisks stāsts. Ievada intro. Es ceru, ka pēc šī webināra būs daudz gribētāji, kas vēlēsies šo te kursu apgūt, bet viss jau nebeidzās tikai ar mākslīgo intelektu, un uzņēmumos ir daudz citi izaicinājumi, kas ir saistīti ar digitālajām lietām un digitālām inovācijām, un noteikti, ka tur vajadzētu visu salikt pa plauktiņiem un nodurēt arī kaut kāds strateģiskais redzējums un vīzija, un līdz ar to es došu vārdu Inai, kura ir digitālās transformācijas kursa autore, un varbūt var salikt to visu pa plauktiņiem nedaudz no citas skatu punkta. Ina, lūdzu, droši dalies ar ekrānu. Jā, paldies par iespēju šodien uzstāties. Mazliet apmulsu, bet tas, ko es gribēju pastāstīt šajā īsajā prezentācijā, jo es patiešām runāšu ļoti īsi par Liepājas Universitātes sagatavoto kursu, kuru mēs piedāvājam, un tas šajā gadījumā nav vienas dienas kurss, mēs piedāvājam mazliet plašāku apskatu uzņēmumiem, lai viņi varētu iepazīties ar digitālo transformāciju mazliet plašāk. Man ir kaut kādas problēmas. Ines, var nošērot jūsu vietā ekrāni, ja nepieciešams. Jā, būtu ļoti labi, jo kaut kādas problēmas ir. Tātad, es esmu Ina Gudele, pārstāvu Liepājas universitāti, kas tagad ir Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmija. Un, protams, mēs kā universitāte ļoti aktīvi piedalāmies digitālās transformācijas procesos un arī dalāmies savā pieredzē ar uzņēmumiem. Un,
Protams, ka Tehniskā universitāte un Liepājas akadēmija, kurā ir šī informācijas tehnoloģija fakultāte, piedāvā ļoti daudz dažāda veida kursus, bet es gribētu pastāstīt par to kursu, kuru mēs esam izstrādājuši sadarbībā ar digitālo akceleratoru un piedāvājam tieši mazo un vidējo uzņēmumu vadītājiem, lai saprastu, kāda veida procesi, kādā veidā vajadzētu uzsākt savā organizācijā šo digitālo transformāciju, jo tas ir ļoti plašs jēdziens. Mēs piedāvājam 4 dienu kursu, tas ir kopā 16 akadēmiskās stundas. Piemērojam šo kursu tā, lai uzņēmēji no rīta varētu sakārtot savas uzņēmējdarbības lietas un 2 reizes nedēļā, proti 2 nedēļas pēcpusdienā, mēs piedāvājam strādāt kopā. Un tas nav tikai teorētiskais kurs. Tieši otrādi, protams, ka mēs iepazīstinām ar teoriju, bet vairāk mēs visi praktiski strādājam kopā. Un tas, kas ir interesanti, tā kā strādā grupā, dažādi uzņēmumi dalās ar savu pieredzi. Un šajā gadījumā šis skatu punkts ir patiešām uzņēmumiem, kas uzsāk šo procesu. Tas nav tā kā Hansaps, ļoti labs piemērs. Un pirmām kārtām, pirmajā dienā mēs apgūstam šo inovāciju attīstību, kā vispār veidot šos procesus. Mēs iepazīstamies ar dizaina domāšanas metodi, kā viņu var izmantot dažādu produktu, pakalpojumu un arī uzņēmumu procesu sakārtošanā. Un, protams, mēs visi kopā uzsākam šo praktisko darbu, kas mums principā ilgst visu 4 nodarbību garumā. Otrajā dienā mēs iepazīstamies ar dažādiem kopstrādes digitālajiem rīkiem, kurus var izmantot uzņēmuma ikdienā, optimizējot savu darbu, un sākam savas digitālās transformācijas procesu izstrādi. Praktiskais darbs aizņem praktiski turpat vai lielāko daļu no nodarbības, bet tas viss notiek kopdarbā, un mēs izmantojam kopstrādes rīkus. Trešajā dienā mēs iepazīstamies ar digitālajiem rīkiem, kurus mēs varam izmantot uzņēmuma vadībā, un dodam, patiešām tādu priekšstatu par tiem rīkiem, kurus var izmantot uzņēmuma organizācijas vai resursu plānošanā vai procesu organizēšanā, jo tas ir tikai pats iesākums. Mans iepriekšējais runātājs kolēģis stāstīja, ka viņi iet krietni dziļāk, bet šeit tiek dots ieskats, ko uzņēmums var izmantot savā ikdienā. Un 4. dienā jūs jau iepazīstaties mazliet dziļāk ar šiem mākslīgā interneta rīkiem. Praktiski viņi pielietojot, veidojot savas organizācijas procesus, kā viņus var pilnveidot. Un mēs izskatām ne tikai jūsu digitālās transformācijas ceļa karti, ko jūs paši sagatavojat, bet arī izskatām dažāda veida piemērus, kurus jūs varētu analizēt un skatīties, kā tie pielietojami jūsu uzņēmumā. Un principā tie galvenie ieguvumi, ko uzņēmēji iegūst no šī kursa, ir pirmām kārtām. Jums ir jau konkrēti izpratni par digitālās transformācijas procesu organizēšanu savā uzņēmumā. Tās ir praktiskas iemaiņas dizaina domāšanas metodē, kā viņus izmantot, radot jaunus produktus, jaunus procesus, pakalpojumus, jo digitālā transformācija nav paredzēta kā tāds vienkārši pasmērķis, mēs esam kaut ko transformējuši. Tas viss ir vajadzīgs, lai padarītu uzņēmuma darbību efektīvāku, izmantojot digitālos rīkus. Protams, jūs iegūstat dažādus digitālos rīkus, ko mēs jums parādām, kuras ir iespējams izmantot arī bez maksas. Un tāpat arī mākslīgā intelekta rīki, kas jums noder ikdienā. Un, protams, jūs iegūstat digitālās transformācijas procesu iemaņas, jūs saprotat reāli, kas jums ir vajadzīgs, lai iet tālāk. Jo, principā, šis kurs ir tāds patiešām labs starts, labs ievads, saprast, ko jums vajag un kādā veidā jūs varat iet tālāk.
Paldies! Tas būtībā bija viss, ko es gribēju iepazīstināt par šo 4 dienu kursu. Mēs jūs ļoti gaidām. Tie uzņēmumi, kas jau ir piedalījušies šajā kursā, viņi patiešām jau reāli strādā un pielieto tās zināšanas, ko mēs viņiem esam devuši, un arī dažreiz konsultējas ar mani, kā iet tālāk. Šajās nodarbībās mums ir 2 pasniedzēji. Es, Liepājas Universitātes ekonomikas un vadības zinātņu doktore, docente, un mans kolēģis Gusts Gudelis, kas vairāk orientējas tieši uz digitālajiem rīkiem, uz mākslīgā intelekta iepazīstināšanu, un laipni lūdzam. Protams, mēs piedāvājam arī kādu citu kursu, kas jau ir individuālas konsultācijas, bet mans mērķis šodien bija vairāk pastāstīt tieši par šo 4 dienu kursu, un varbūt nākamajā webinārā es izstāstīšu par šīm individuālajām konsultācijām, kur mēs pielietojam LEGO Series Play metodi, lai jau konkrēti saplānot savus procesus un savas darbības digitālās transformācijas attīstībā. Paldies jums par uzmanību! Paldies par lielisko stāstījumu. Un tad es centīšos pabeigt šo webināru un izstāstīt, kā jau es teicu pašā sākumā, kā tad jūs varat nonākt gan līdz Kristapa kursam, gan līdz Ines kursam, gan līdz dažādām citādām iespējām, ko piedāvā Latvijas digitālais akcelerators. Bet sākumā, lai nedaudz tā bilde kļūtu skaidrāk, tad ir tāda lieta, ka Latvijā ir 2 Eiropas digitāla inovāciju centri, un iespējams jau par abiem esat dzirdējuši, bet es nedaudz gribu ieskicēt šīs te atšķirības starp šiem 2 digitālajiem inovāciju centriem. Viens esam mēs, Latvijas digitālais akcelerators, kurā galvenais fokus ir uz jaunu digitālu inovāciju radīšanu, gan pakalpojumu, gan produktu jomā. Savukārt otrs digitālais centrs ir IT klāsteris, kur koncentrējas tieši uz uzņēmumu iekšējo procesu digitalizāciju un automatizāciju. Tālūk. Mums Latvijas digitālajā akceleratorā ir vairāki šie pakalpojumi, ko mēs piedāvājam. Viņi mums ir sadalīti tādos lielos blokos, un kā viens no blokiem ir testēšana pirms ieguldīšanas. Šeit gan ir diezgan daudz iespējas un piedāvājumu, sākot no konsultācijām par digitālo transformāciju stratēģiju izstrādi, pašu digitālo transformācijas stratēģiju izstrāde, dažādas konsultācijas tehniskajos jautājumos par mākslīgo intelektu, kiberdrošību un citās jomās. Tāpat ir iespēja tikt pie dažādām programmām un aparatūrām, testēt, izmēģināt un saprast, vai der vai neder. Ļoti lieliska iespēja, kas šobrīd arī, ko izmanto gandrīz vairāk par 40 uzņēmumiem, šis te mentorings, kur uzņēmumi ar savu jauno ideju kopā ar dažādiem jomas ekspertiem attīst šīs idejas dzīvot spēju dažādos līmeņos. Un, jā, tad šī ir šī te lielā pirmā paka par šīm te iespējām testēšanu pirms ieguldīšanas. Man ļoti patika, kā iepriekšējā webinārā man kolēģi teica par šo te lielāko pakalpojumu, kas ir testēšana, pilotēšana un eksperimentēšana, kas tas ir kā nedaudz tā kā ar 100% atbalstu jūs varat testēt un izmēģināt. Tas ir tā kā paspēlēties smilšu kastē, jūs vienkārši izmēģināt, saprotat, der, neder, un ja neder, tad mēģināt kaut ko citu. Par nākošo mūsu pakalpojumu bloku, šis te lielais apmācību pakalpojumu bloks, jo mēs saprotam, ka uzņēmumiem ir arī darbiniekiem un to vadībai ir arī jāmācās, lai tiktu pie šīm te jaunām inovācijām. Šeit jūs redzat visdažādākos piedāvājumus un kursus ir garāki, īsāki. Šeit ir arī Kristapa kurs, šeit ir arī
Ines kursus, katrs var atrast sev piemērotāko un nepieciešamo uz esošo brīdi, un šos kursus var arī izvēlēties atkārtoti, un arī kursi visi ar 100% de minimis atbalstu. Un vēl viena lieliska iespēja ir arī šīs prakses vietas, kur uzņēmumi var doties praksē pie citiem uzņēmumiem, vai arī pie sevis uzņemt praksē studentus no mūsu sadarbības partneriem, universitātēm un tālāk. Šeit varat piefiksēt, bet, kā jau minēju, prezentācija būs gan pieejama, gan arī video ieraksti. Šie ir mūsu tuvākie aprīļa un maija pieejamie kursi. Es teiktu, ka grafiks ir diezgan noslogots un pilns, un ir ļoti daudz no kā izvēlēties. Kā var redzēt, 15. aprīlī sākas Nīnas kurs, 22. maijā sākas Kristapa kurs, bet ir arī ļoti daudz citi interesanti kursi, kurus jūs varat izmantot. Tā kā jā, ja vēlaties pieteikties, droši noskanējiet QR kodu un piesakieties kādam no kursiem, kas plānot aprīlī vai maijā. Un tad par pēdējo tādu bloku piedāvājumu, kas mums ir, šī ir tā finansējuma piesaistes bloks, kurš jāsaka pēdējo mēnešu laikā mums arī ir ļoti pieprasīts, jo šajā finansējuma piesaistes blokā mēs palīdzam jums atrast iespējas, kā realizēt šīs jūsu idejas, kur dabūt finansējumu jūsu varbūt jaunajam digitālajam produktam vai pakalpojumam. Palīdzam uzrakstīt projektus, biznesa plānus un gan nacionālā mēra projektiem, gan starptautiskajiem fondiem. Tā kā jā, droši arī šo iespēju izmantojiet. Un mēs neesam vieni, mums ir tiešām ļoti lieliska komanda, mums ir ļoti daudz sadarbības partneri visdažādākās jomās, gan no publiskā sektora, gan Latvijas lielākās universitātes un pētniecības institūcijas, un arī no biznesa atbalsta organizācijas. Tā kā mēs esam ļoti liela komanda un mums ir pieejams ļoti plašs ekspertu un tehnoloģijas pieejams kopums. Tad ļoti īsi, kā tad jūs varat nonākt līdz visiem šiem te pakalpojumiem? Tas ceļš nav sarežģīts un no viņa nevajag baidīties. Protams, tur ir neliela birokrātija, bet šo lielāko birokrātiju mēs iznesam paši uz sevi. Un viss, kas jums ir jādara, jums ir jāpiesakās sākotnēji. Pēc tam jums ir jāizpild šis te Eiropas digitālā brieduma tests, kas patiesībā ir ļoti interesants, jo tur jūs iegūstat rezultātu, jūs varat pastīties uz savu uzņēmumu no citas skatu punktu, salīdzinot ar jūsu nozares uzņēmumiem visā Eiropā, pastīties, cik jūs esat digitāli un cik jums vēl kādās nozarēs būtu jāpilnveidojās. Un pēc šī digitālā brieduma testa mūsu komanda, mūsu darbinieki, eksperti sagatavos jums digitālās attīstības ceļakārti. Šī attīstības ceļakarte ir tā, kas ir ieejas biļeti uz šiem te visiem mūsu pakalpojumiem. Un tas, ko es gribu piebilst, ka jūs uz šiem pakalpojumiem varat nākt atkārtoti, varbūt jūs sākat ar vienu, pēc tam saprotat, ka gribat kaut ko vēl, un varbūt gribat iet lēnām un pakāpeniski, un līdz ar to, jā, tas ir neierobežots iespējas. Galvenais, lai jūsu uzņēmumu ir pieejams brīvs de minimis, līdz ar to, tā kā jūs varat nākt pie mums atkārtoti. Un tad, kad jūs būsiet saņēmuši jebkuru no mūsu pakalpojumiem, pēc gada mēs noteikti jums atkal uzzvanīsim vai pieklāvēsim pie jūsu durvīm. Lūdzu, ielaidiet mūs, jo tas, kas būs jādara, ir jāveic atkārtot digitālā brieduma tests, lai mēs saprastu, jo jūs noteikti, izmantojot šos pakalpojumus, būsiet auguši savā digitalizācijas līmenī. Līdz ar to mēs gribēsim pastīties, un jums pašiem noteikti būs interesanti pastīties, kas ir mainījies. Un, protams, nepieciešams gadījumā mēs jums arī izsniegsim šo te atzinumu. Kas var saņemt šos te pakalpojumus? Principā ļoti plašs klāsts, tātad mazie vidēji komersanti, biedrības, publiskais sektors. Mēs tiešām arī strādājam ar publiskajām iestādēm, un viņi izmanto šīs te iespējas arī. Tāpat zinātniskie institūti, individuālie komersanti.
Tikai ir daži nosacījumi, kā es saku, jums jābūt nedaudz baltiem un pūkainiem, jūs nedrīkst būt nodokļu parādi, nedrīkst būt kaut kādas sodāmības, kā iepriekš minēju, ir jābūt šim pieejamam minimis atbalstam, un ir pāris šīs te nozares, kuras mēs neatbalstam, diemžēl tas ir alkohols, tabaka, azartspēles un tam līdzīgi. Šeit nedaudz tieši no Ziemeļkurzemes, lai jūs nebaidītos un saprastu, ka šie uzņēmumi, kas pie mums nāk, ir dažādi, no dažādām nozarēm un dažādām jomām. Šie ir mūsu daži tikai no klientiem, kas ir pie mums vērsušies dažādi, gan apmācībās, gan testēšanā, pilotēšanā, eksperimentēšanā, gan arī citu, piemēram, LIA un Altuma grantu saņemšanai, kur bija nepieciešams mūsu ceļa kartes. Tā kā, jā. Viss, kas jums ir jādara, jāiet www.digitallatvija.lv un labajā pusītē jānospiež augšā pieteikties. Un mēs noteikti ar jums sazināsimies. Varbūt nedaudz reizēm ir jāuzgaida, līdz mūsu konsultants pie jums nonāk vai pazvana vai sazinās, bet mēs ļoti cenšamies reaģēt ātri, jo gribam palīdzēt visiem. Un mums ir vairāki kontaktpunkti, tātad jebkurā Latvijas nostūrī jūs mūs varat sasniegt, vai tā ir Rīga, vai tā ir Liepāja, vai tā ir Reizekne, Jelgava vai Valmiera. Visur ir ļoti atsaucīgi mani kolēģi. Un tā kā jā, droši vērsieties pie kolēģiem arī savā nostūrī, un viņi noteikti jums palīdzēs. Liels paldies jums visiem, kuriem pieslēdzāties. Varbūt kādam ir kādi jautājumi, es labprāt atbildēšu atlikušo 2 minūšu laikā, lai iekļautos stundā, bet jūs noteikti varat zvanīt un rakstīt un individuāli arī konsultēties. Vai ir kādi jautājumi kādam? Tagad klusums, vai nu viss ir skaidrs, vai nekas nav skaidrs. Labi, teikšu jums tad paldies. Tiešām ieraksts būs saglabāts, prezentācija būs pieejama un noteikti tiksimies vēl citos pasākumos. Droši zvaniet, nāciet ciemos un tiekamies. Paldies jums liels visiem!